līdz 2 miljoniem, vai mēs vispār tur varam, vai mēs tur kaut kā vispār kaut kur varam Vācijā parādīties? Mēs parādāmies, protams, bet tas nav tikai vēstniecības darbs, tam ir Vācija ir pietiekami geogrāfiski tuvu, tas nav Ziemeļpols, tā nav Antarktīda, tur var iesaisties automašīnā, lidmašīnās, kuriem var aizbraukt, aizlidot. Nav pat dārgi iekāpt autobusā aizbraukt. Tas nozīmē, ka tai sadarbībai jābūt dažādos līmeņos. Pirmām kārtām jau pa nozarēm, protams, izglītības ministriju mēs tur cenšamies piedabūt, teiksim, visādiem fiziskās iespaidošanas līdzekļiem, teiksim. Tāpēc, ka vācieši ir gatavi no savas puses nākt to savu pretī un piedalīties izglītības sistēmas kaut kādā palīdzēt viņu sakārtot. Vismaz viņi var dot padomu par to, teiksim, kā tas funkcionē Vācijā. Teiksim, funkcionē Vācijā daudz, kas ļoti labi. Protams, ka viņi strīdās tur nepārtraukti par savu izglītības sistēmu, pareizāk sakot, viņiem ir katrā Bundeszīmē tur savas atšķirības un tur viņi tur strīdās nebeidzam. Bet kaut kāds kopīgs iezīmes, kas attiecās uz profesionālo izglītību un tā tālāk tur ir. Un, teiksim, tur var ļoti daudz ko pasmelties, kas mums pēc tam var palīdzēt, teiksim, pieslēgties klāt vācu kaut kādā industrijas vai ekonomikas mašinērijā, teiksim, visā tajā kopējā ķēdē. No tā viss profitēt. Ja Vācija iet labāk, ja mums ies labāk. Jā, bet varētu, bet tieši protams, tas jau ministrijā tieši nozīmē. Nu, jā, teiksim, tas ir. Es, protams, nevaru runāt tās izglītības ministrijas vietā, bet man liekas, ka viņi kaut kā to perspektīvu uz ārpusi, teiksim, absolūti neredz to kontekstu. Teiksim, protams, ka ir daudz problēmas un tur aiz katra jautājuma, aiz katras struktūras maiņas, tur pastāv dramatiski lēmumi, kas ietekmē tīri cilvēku, skolotāju un pasniedzēju dzīves darbu, vismaz kā minimums, teiksim, jā, un tas ir sāpīgi, teiksim, tas, ko es neredzu, teiksim, ir tas, ka kāds nāktu un teiksim, jā, viss, tagad mēs darīsim tā, man ir programma, mēs zinām, ka mēs darīsim to. Un tas kā notiek Vācijā, vai ne, teiksim. Tad nāk un katrs pa nozāru, teiksim, tur, protams, arī sistēmas vainas ir partijas sistēmā, kādā veidā mums partijas nāk uz vēlēšanām, kādām programmām, par ko vispār vēlēšanās diskutē vai vēlēšana cīņā, jā, teiksim. Cīņā par amatiem saimā un tā tālāk, bet normāli būtu, ja partija nāk kaut kādu programmu, daudz maz tādu praktisku, un viņi varbūt arī neperfekta programma, nekas nav perfekts, viņi varbūt ar trūkumiem, vajag ļoti uzlabot, bet viņi nāk uz priekšu un saka, jā, mums tur ir programma, mēs gribam sasniegt to un to, mēs darīsim to un tas daudzos virzienos izpaliek. Vai vismaz komunikācijā to neredz. Varbūt, ka kaut kāda brīnuma lietas notiek aizkulis, es nezinu, teiksim, kaut kas jau notiek, tā jau nav, ka nekas nenotiek, jo mums vēl būtu daudz sliktāk dzīve šeit. Bet katrā ziņā komunikācijas līmenī tur ļoti daudz kas trūkst, un vismaz mēdīju telpā rodās neizpratni par to, kurā virzienā tas viss rīko. Bet katrā ziņā mums vismaz ir skaidrība pēc šī vakara par vācu valodu. Mums visu laiku skaidrība.